Laipni lūgti mans stāsts, mans spēks podkāstā. Šeit tik nedēļu mēs uzklausīsim aizraujošus dzīves stāstus, atklājot to, kā mūsu drosmīgo viesu dzīves izaicinājumi un piedzīvojumi veidoja to personību, ko redzam šeit šodien. Šī podkāsta mērķis ir saskatīt un ieraudzīt visu dzīves notikumu nozīmi mūsu katra unikālās personības izveidē, lai tādējādi mēs varētu pieņemt to un iemīlēt ar vien vairāk. Paldies, ka tu esi šeit! Klausies tālāk un uzzini, kas tad mūs sagaida šodien. Šodienas epizodē pie mums ciemojas Girts Laumanis, jeb tautā pazīstams kā Lomiks. Augsti vērtētais skaņu inženieris, kurš jau ilgu laiku palīdz mūzikai iegūt dimanta slīpēto skaņu un kvalitāti. Kā no šķietami nevainīgas aizraušanās nonāk līdz mūzikas studijai, pastāstīs Girts. Šodien pie mums ciemos ir Girts Laumanis. Ļoti leģendārs, ļoti pazīstams visā Latvijā. Man un ļoti daudziem citiem saistās Girts noteikti ar alternatīvo mūziku, bet noteikti Girtam ir daudz vairāk ko pastāstīt par sevi. Tad lūdzu, Girt, pastāsti īsumā, tad kas tu esi un ar ko tu nodarbojies? Man sauc Girts, jā, un es esmu skaņu inženieris un vadu savu studiju ierakstu Valmierā. Jau 21 gadu. Un tas arī īsumā viss. Jā, un saki, Girt, kas bija tas tāds atskaites punkts, kad tu izdomāji, jā, studijai ir jātop? Kas vispār bija tas tāds pavērsiena punkts tavā dzīvē, ka tu vispār izdomāji saistīt savu dzīvi ar mūziku? Jā, tas ir interesanti, jo mūzika man piesaistīja, kad es biju galīgi maziņš. Jo mūzika man uzrunāja kaut kā emocionāli un aizrāva, apbūra. Es diezgan mazā vecumā iemācījos uzlikt tās lentas tēva un klausīties vienmēr pēc skolas. Un tad, kad jau bišķiņ paaugos, tad es spēlēju disensu skolā, ko varbūt neviens nezina, no kasetēm, kas man tā besīja. Tad es sapņoju par to, ka varētu būt veids, kā spēlēt disentu, kas ir tagad, jo tās kasetes tas bija grūti. Protams, ka līdz ar tādu sākšanu nodarboties ar ekstrēmiem sportveidiem, protams, ienāca rock mūzika. Tad mēs mēģinājām jau izveidot savas grupas un spēlēt un darboties, un kaut kā man vienmēr interesē arī šie tehniskie aspekti, jo tajā laikā, kad mēs augām 90. tad šīs iespējas bija ļoti limitētas. Par cik es jau biju spēlējis disens, man bija kaut kāda saprašana par to, kā saslēgt tās kastes, lai viņas skan, un kaut kādā caur to es vairāk iekļāvos tajā mūzikas scēnā nekā caur tādu spēlēšanu, jo man vairāk padevās tās tehniskās lietas nekā tā varbūt muzicēšana, bet tā vēlme bija tik liela, tad es kaut kā caur šīm lietām es nonācu tur, kur es esmu tagad, un jau arī tad, kad mēs sākām spēlēt, tas bija, man uzreiz interesēja šos procesus piefiksēt un ierakstīt, tad mēs izmantojam visādas arhīviskas metodas ar mikrofonu par gaisu un tādā garā, kas bija ļoti super interesanti, un tas mani vienkārši aizrāva ļoti, un es atceros, ka es pat tajā laikā, es pat neuzdrošinājos sapņot par to, ka man varētu būt studija, vai ne? Bet atgriežoties pie jautājuma, kā es nonācu līdz savai studijai, tad man pakšā ir stāsts arī. Mēs jau spēlējām, mums bija grupa non-skid, un mēs diezgan daudz spēlējām, mums tīri labi priekš tā laika viss sanāca, un mums izveidojās draudzība ar lietuviešu
grupām un tādiem entuziastiem underground. Un sanāca tā, ka viņi mūs uzaicināja uz Lietuvu spēlēt arī, un kaut kā sanāca tā, ka viņiem bija atvērusies ierakstu studija priekš tā laika kaut kas tāds. Jo Latvijā tas bija ļoti nepieejami tiešām ierakstīt tādā ierakstu studijā tikt. Vai tas bija šausmīgi dārgi vai vienkārši nepieejami. Drīzāk nepieejami. Un tad mēs nonācām Lietuvā ierakstu studijā, kas bija dators vienkārši. Un tur nebija nekas tāds sarežģīts, bet priekš tā laika tas bija ļoti moderni. Un mēs nonācām tur, un mēs 2 dienu laikā ierakstījām albumu. Un, protams, kad es atbraucu apakaļ, es ne par ko citu nedomāju, kā to realizēt šeit. Es redzēju, ka tas nav tik sarežģīti, un ka tomēr to var izdarīt. Un tā jau pēc kādiem, man liekas, 2 man jau bija sava studija, kas atgriezās apakaļ. Un tā sākās tas ceļojums. Jā. Tad būtībā bērnībā jau sākot spēlēt Disneys, tad tu biji tas krūtākais čalis apkaimē, vai ne? Nē, tad vēl nē. Tur bija vecāki džeki, kas bija krūtāki. Es biju tas sīkais tajā laikā. Ok, un cauri visam šim ceļam ejot, cik saprotu, noteikti, jebkurš cilvēks, kurš iet pie sava sapņa, kurš vēlas kaut ko iztenot, arī saskarās ar kaut kādiem izaicinājumiem. Tad mans jautājums ir, kādi tev ir bijuši izaicinājumi, ka tu tikko sāki vispār domāt par šo, ka šo varētu īstenot? Es sapratu, ka tu tā aizbrauc uz Lietuvu, ir šis kultūra šoks, ir kompis, var ierakstīt un tad atgriežoties Latvijā, tu sāc domāt, ka hei, kaut kam ir jātop. Kāds bija tas izaicinājums? Tur vispār ir interesants stāsts. Es tajā laikā studēju Rīgā augstskolā. Un, protams, ka es meklēju darbu un es uzdūros tādai lietai, es sāku strādāt par kurjeru ar riteni. Un man bija jāved kaut kāda paciņa, un es nonācu uzņēmumā, kurš tirgo šīs iekārtas, lai izveidot ierakstu studijas. Vienkārši man tur dzīve aizveda. Ar kādiem izaicinājumiem? Tas ceļš ir pilns ar izaicinājumiem. Tie pirmie izaicinājumi, protams, bija tādi, kad es biju visu dabūjis, lai es tagad varētu sākt rakstīt, un es to arī darīju ar savu grupu, un tad tās pirmā vilšanās bija tāda, saprot, ka tev nesanāk. Ko lai dara? Tad, jo tie paši pirmie sanāca, jo nebija nekāda zināšana, ka tu izmanto tikai instinktu. Un pēc tam, kad sāk apgūt zināšanas, tad ir šī, tev nesanāk. Tu skaidri zini, ka tev nesanāk, un tad man bija tāds atziņas, ok, tas nebūs tik vienkārši, kā man likās. Un tad tie izaicinājumi ir bijuši visu laiku cikliski, un projām es ar to saskaros ar izaicinājumiem. Bet runājot par izaicinājumiem, vienmēr, kad ir šis izaicinājums, vienmēr, kad mēs izējam cauri šim izaicinājumam, kaut kas ir atkal jauns. Un man šādi cikli ir bijuši ļoti daudz un joprojām notiek. Tā ir dzīves sastāvdaļa, šie izaicinājumi. Un šie izaicinājumi, ceļš tagad šajā vecumā, es tomēr ir grūti saskarties vēl projām ar izaicinājumiem, bet es redzu, kā viņi man virz uz priekšu un kā viņi man palīdz atklāt kaut ko jaunu, neieraudzīt. Un šķiet, ka tagad es uz to skatos, ka tas padara man dzīvi interesantu un aizrauj mani pa īstam. Un es uz to esmu sācis skatīties savādāk. Bet ir bijuši ļoti sāpīgas pieredzes un tā, ka gribas visu mest pa gaisu vairākas reizes. Tad kaut kā es tam izsērfojos cauri. Man bija ļoti liels atbalsts, jo sākumā es rakstīju tikai savus draugus, un mums bija diezgan liela kopiena, kas bija tāda, kas man ļoti atbalstīja tajā laikā, un bez kuras droši vien būtu grūti. Ja man tas būtu jādara šodien, tad es nezinu, tad tas būtu daudz savādāks ceļš. Bet tad tas bija tāds, kaut kā tā.
Jā, bet no savas puses gribēju piebilst, ka man šķiet noteikti, jā, kā jūs iepriekš minēja, ka katru reizi, kad sāc kaut ko jaunu, katru reizi, kad top vispār kaut kāda ideja, ka jā, es gribu kaut ko darīt, tad, ir šie izaicinājumi, un kā jau arī tu iepriekš minēji, tas tomēr vienmēr ir par to izaugsmi. Un pēc katra izaicinājuma arī nāk tas, ka, hei, jā, bet esmu šito iemācījies, esmu to iemācījies, ok, šitā mēs vairs nedaram, tā mēs varam darīt. Tā kā nāk tās sapratne par lietām, kā tad viņas notiek un kā viņas labāk darīt, vai ne? Un arī tu minēji par to atbalstu. Tas tieši, es par šo noteikti gribētu tevi aprunāties. Man šķiet, ka tā arī ir tāda, neatņemama sastāvdaļa, vai ne? Tādā tieši ziņā, kad ir atbalsts vai no ģimenes, vai no draugiem. Perfektā, vispār ideālā pasaulē, tad atbalsts ir no visām pusēm. Tā kā tādā ziņā, ka visa tava vide tevi atbalsta. Pasaki, pastāsti, kā tieši šis var būt, cik ļoti tas tev ir tā ietekmējis, cik tev tas ir licies svarīgs, varbūt, tādā ziņā, tā kā tieši par to atbalstu runājot, tad, no tās puses, cik ļoti tas procentuāli, tā teiksim, sastāv vispār cilvēkam šo iespēju sasniegt mērķi? Šis labs jautājums. Man šis atbalsts bija gan no ģimenes, gan no draugiem. Cik tas spēlē lielu lomu, tas ir vienmēr atkarīgs no konteksta un no situācijas, es domāju. Ir dažreiz atbalsts var traucēt, piemēram. Kādā tieši ziņā? Kad šķiet, ka man bieži vien agrāk motivēja visādu lietu trūkums darboties. To es tā kā sapratu par sevi, kad tev ir jāveido pašam. Citreiz var šīs lietas būt daudz, un tad tu nekur, vai šis atbalsts, teiksim tā, kaut kāds materiāls vai es domāju, varbūt vairāk var palīdzēt bieži vien tāds morāls atbalsts un uzmundrinājums. Varbūt, kāda situācija, kas ir vajadzīgs. Jo citreiz ir vajadzīgs šīs kaut kādas grūtības, lai pārbaudītu, vai tu tiešām to gribi. Un kādā ziņā to... Es redzu, ka mani bērni tagad auga, viņi darbojās pa studiju, un kā viņus to skatās, piemēram, vai viņi spēlē tagad mūziku. Atbalsts, es gribu tomēr atgriezties pie tā atbalsta. Šis ir labs jautājums, ļoti labs jautājums. Tas man liek tā, jo man tiešām šis atbalsts ir bijis, un es gribētu visiem tomēr pateikties, kas ir piedalījušies un palīdzējuši. Ir sevišķi, kad es daudz ko tur būvēju, un tad visi draugi nāk palīgā, un tur arī bija tādi labi mirkļi, komanda. Tas arī noteikti veido tādas papildus atmiņas arī, kad atmet bišķiņi tieši uz to pirmsākumu, kā kaut kas ir veidojies. Noteikti tas arī savā ziņā ir tā aizkustinoši. Bet atkal man šķiet, ka pie tām neveiksmēm arī tomēr ir ļoti svarīgi, ka ir šie cilvēki blakus, kas tev saka, hei, nē, viss ir kārtībā, turpini, dari. Un tad mans jautājums tev, varbūt gan pastāst no savas puses, gan arī, ko tu savā ziņā, kādu ziņu tu vēlētos nodot citiem cilvēkiem, kā tad nepadoties pie šīm pirmajām neveiksmēm? Kā nepadoties pie pirmajām neveiksmēm? Ir jāieklausās sevi, es gribētu teikt, un jāspēj būt godīgam pret sevi, nevis tāpēc, ka tev kāds pārbaudīs, bet godīgam, lai saprastu, vai tu to gribi darīt, jo vienmēr šīs neveiksmes uzliek uzdot jautājumus, vai es to gribu darīt. Man vienkārši tas tā bišķi liek atgriezties savās tajās neveiksmēs. Un atmiņās noteikti.
es gribētu teikt, ka man palīdzēja noturēties tas, ka man tas vienkārši ļoti interesē, tas, ko es daru. Man patiešām tas interesē, man neinteresē tie citi aspekti vairāk, man neinteresē, vai es tur, man vienkārši tas tiešām interesē, man interesē, kā to var izdarīt tā, lai es dzirdētu to tā, vai, jo man tā tēma bija kaut kā, kad viņi man ieslēdzās tās, tā kā izprast, kā tas darbojās, un tas ir prasījis diezgan garu ceļu, un vēl projām mācos katru dienu. Un jā, šī aizraušanās, man liekas, un man liekas, šīs neveiksmes tevi kaut kādā ziņā patestē, kā ir. Kad, vai arī nav iespējams augt, ja nav šo neveiksmi, vai man liekas, ka kaut kādā ziņā cilvēki labāk mācās, kad ir neveiksmes. Es nezinu, jo ja viss būtu tikai gludi un skaisti, tad tas man liekas, nenosēžas kaut kā tā. Jā, klausīties sevī un tiešām darīt to, kas aizrauj, tad neveiksmes nejūtas tik neveiksmīgas. Viņas tad jūtas patiesas, viņas tev virza, rāda ceļu vai kaut kā, vai koriģē tavu kursu. Ja tu nodarbojies ar to, kas īsti nav tevī un tu kļūdies, tad tas ir un tad droši vien kāds atmet ar roku tam. Bet ja tu nodarbojies ar lietu, kas tevi aizrauj, tad neveiksmes ir tā, move on. Kaut kādā ziņā, man liekas. Bet es arī, cik esmu runājusi ar cilvēkiem, kas, manā gadījumā es vairāk minēšu tetovētājus, kad esmu runājusi ar kādiem tetovētājiem un esmu jautājis, tad kā viņi ir nonākuši pie šī un kāpēc tieši šis stils un cik ilgi un ar ko viņi sāka un viss šis, tad būtībā viņi saka lielos vilcienos to pašu, ko tu teici, ka galvenais ir vienkārši tā doma, tā ideja, kāpēc tu to vispār sāki darīt. Un ja tev ir interese, ja tā interese paliek viss caur tam ceļam, tad jā, tā ir tā lieta, kas tev ir jādara būtībā. Tādā ziņā ir vienmēr jānotur šī tik vēlā vēlme tiešām vispār ar to nodarboties, jo citādāk tālu vispār neizbrauc. Es domāju, ja ir šis... Ja tu esi uzķēris, kas ir tā tava vēlme, tad jau tas ceļš iet, vai ne? Un citreiz varbūt šie meklējumi varbūt tāpēc ir neveiksmi, kas tev apstādina, un varbūt jāskatās ir citā virzienā. Tāpēc, man liekas, ir svarīgi būt godīgam pret sevi un saprast, jo, kad es biju jauns, es aizrāvos ar ļoti daudz dažādām lietām, man viss kaut kas interesēja, bet beigās es aizgāju šajā ceļā. Ja tā vilkme bija nepārprotami spēcīga, man tas vienkārši interesēja. Un es domāju, ka tieši būt godīgam, kas man prasīs ilgu laiku savā dzīvē, mācīties būt godīgam pret sevi. Jā, es domāju, ka es gribētu uzsvērt šo būt godīgam pret sevi. Tas ir laba praksa vispārībā dzīvē. Un tieši, ja mēs runājam par tevi, tad kādā ziņā tieši tu minēji, ka tātad ilgi esi mācījies vispār būt godīgs pret sevi? Dzīve mēdz piespēlēt daudz un dažādas mācības, kas ir varbūt nesaistīts ar manu profesiju, bet ar personīgo dzīvi. Es domāju, tas ir tas, kāpēc mēs šeit esam, jo mēs mācāmies pilnveidojam savu iekšējo pasauli un mācāmies veidot attiecības ar sevi, ar citiem. Jā, pirmām kārtām jau ar sevi noteikti, jo citādāk arī ir diezgan grūti justies komfortabli ar citiem, ja tu nejūties labi ar sevi. Jā. Tādā ziņā noteikti. Jā. Ok. Un, ja mēs tā vairāk runājam tieši par to procesu, ar ko tu nodarbojies, būtībā tā jau ir pārvērtusies par tavu ikdienu. Ja kādreiz sen tas bija tāds vairāk vienkārši kā, šis ir interesanti, šo es gribu mēģināt, tad tagad tā ir tava ikdiena jau ļoti daudzus gadus. Un saki, vai tu to uztver vairāk jau kā tādu tehnisku procesu vai vairāk tādu kā, tomēr radošu? Manā pasaulē, es domāju, tas sastāv
viņš ir tā kā 50-50, jo arī dažreiz tehniskiem risinājumiem ir vajadzīgs radošs pieejams. Un tas laikam ir, kas mani aizrauja strādājot studijā ikdienā, kad nav divu vienādu dziesmu, nav katra reize ir kaut kādi citi izaicinājumi. Un ja vienā projektā bija izaicinājums kaut kas tāds, tad citā projektā tas izaicinājums ir kaut kas cits, kas tajā projektā bija easy. Un viņi mainās, rotē, un šķiet, ka tagad šajā vecumā es esmu nonācis pie tādas atziņas, jā, kad es atziņas, bet izjūtot, cik man patiešām tas aizrauja. Un ja man ir bijuši brīži, ka man ir bijis, tad, kad tu pārstrādājies, pie tā mums arī jādodāk ir. Tad, kad tu strādā par daudz, tad tev viss sāk riepties, arī tas, kas tev ļoti patīk. Un Covid bija ļoti labs brīdis, kad man pienāca pie ilgiem gadiem studijā tas brīdis, kad viss ir pabeigts un viss ir izdarīts un viss var iztīrīt visu cieto disku, jā, un vēl bija tas laiks pārdomāt, kā es gribu virzīties uz priekšu, kā tas būs, ja es arī nezināju, kā tas būs, jo bija tas viens brīdis, kad darba vairs nav. Un kā virzīties uz priekšu, un tās atziņas ir tādas, ka ir ļoti jāsabalansē šīs lietas, lai saglabātu šo deksmi katrā projektā. Un lai neaizstrādātos līdz tādam, ka tu nezini, kāds gada laiks ārā, piemēram. Man ir bijis arī tā, jā. Tā kā. Man šķiet, ka radošā industrijā vispār tas ir ļoti bieži manāms, ka, cilvēki tik ļoti dziļi tajā aiziet, ka, viņus nevar izraut īsti pat ārā. Un, tu arī minēji tātad, ka ir bijuši brīži, kad tu jūties pārstrādājies, un vai tev ir bijis tā, ka tu arī jūti, tāds populārs vārds mūsdienās izdegšana? Jā, es šo izdzīvoju pamatīgi savā ziņā, savā dzīvē, tā kā man tur... Bet tas sakrit ar to Covid, tā kā... Man šķiet, Covid ļoti daudz ko vispār mainīja. Jā, Covid daudz ko mainīja, jā, bet tas ir tas, ko gribētos jauniešiem un tādiem cilvēkiem tomēr teikt, ar to joki mazi. Jo tagad es cenšos vadīties pēc tāda principa, cik daudz es strādāju, tik daudz es atpūšos. Un mēģināt sabalansēt. Viss pasaules nav tāpat nenopelnījis. Un tomēr... kā lai to noformulē, pateikt tā, ka gribas, lai tas process ir tiešām aizrautīgs un tā kā neieslīgt tādos, ka tu strādā tik daudz kaut kādā ziņā, jo šajā darbā jau neko nevar paredzēt tev. Un būt tik spēcīgam, kad arī teikt, nē, tagad man ir par daudz, tagad es vairs negribu. Man ir savi izaicinājumi šajā vecumā, ar ko sev darboties un spēt pateikt nē. Un tā kā būt, es negribu teikt saudzīgam, bet būt kaut kā mācos būt ok ar sevi un tā kā sevi neaizmirst par sevi strādājot savu darbu. Tā kā neaizmirst par citu, ka ir arī citas lietas dzīvē. Jā, kaut kā tā. Ir svarīgi rast to balansu, jo es esmu ļoti bieži arī dzirdējis no cilvēkiem, kas, piemēram, varbūt pat īsti nav saistīti ar tādu vairāk, varbūt radošu industriju, ka viņiem ir tas priekšstats, ka, apmēram, ja tu dari to, kas tev ļoti, ļoti dikti patīk, vai to lietu, kur tu esi ļoti talantīgs, tad tu nevari justies noguris, tu nejūties slikti nekad, tev vienmēr viss sanāk, tu jau piedzimi ar talantu, apmēram. Tāds ir tas priekšstats, apmēram, ka
šie cilvēki, kas darbojās ar tādām tiešām sirdslietām, ka, mēram, viņiem viss no rokas iet, ka tas nav nemaz tik grūti un kaut kādā ziņā it kā vieglāk nekā parastais darbs, tā sakot. Nē, es tam nepiekritīšu, jo kā ar jebkuru lietu dzīvē, kas būs par daudz, tas būs par skādi, un tas tā nedarbojas. Es par to esmu pārliecināts. Pats arī savā dzīvē. Tā kā. Un vēl joprojām tas ir diezgan liels izaicinājums. Jo tas ir aizrautīgs un man patīk iekrist. Tad turēties balansā un pateikt, nē, tagad es braukšu atpūsties, nevis strādāt. Jā. Tas ir liels izaicinājums. Jā, jo darboholikiem arī man šķiet ļoti aktuāli ir tas, ka tu it kā esi izlēmis, kur es nospraušu savas robežas, es pašlaik eju atpūsties, ja viss mani nekas nevarēs izraut no tā ārā. Un tad, kamēr tu neiemācies tiešām strikti stāvēt pie tā, vienkārši atpūsties tiešām un neveltīt nekam citam laiku, tad, kamēr tu to iemācījies, tad ir diezgan grūti tādā ziņā neiekrist tajās lamatās, ka es tikai bišķi. Es tikai nedaudz. Es tur stundiņu pasēdēšu, un tad atkal tevi ierauj vienkārši tajā visā iekšā, un atkal ir tas, tāds stress, apzināts vai neapzināts, bet tomēr viņš kaut kur fonā ir. Jā, un tas traucē darīt, es teiktu, aizrautīgi un labi. Jo tad ir tā kā, tad zūd viss tās maņas un tas asums vai kaut kā. Tā jātur tā, lai to gribās darīt visu laiku. Jā. Bet, protams, kamēr mēs esam jauni, tas ir višķiņ citādāk. Tad jau var strādāt arī pa naktīm līdz vienam brīdim. Es tieši par šo tev gribēju jautāt. Piemēram, ja tu skaties uz sevi kā uz Girtu pašlaik, un tad tu atceries sevi tajā ceļa sākumā, ka tu vēl biji tāds jaunietis ar lielām ambīcijām, vēl pagaidām īsti nesaprot, ko, kā un kas, bet, ja tu salīdzini šos te abus Girtus, tad, kā tu aprakstītu to jaunieti? Jo man šķiet arī ir tāds svarīgs moments, kad ir tas jauniešu maksimālisms, ir īpaši, kad it kā sāk kaut kas izdoties, ak Dievs, tad kāds bija tavs periods tieši? Es biju maksimālists. Jā, absolūti, jā. Jā. Ja es tagad viņu satiktu to Girtu, tad viņš tāpat manī neklausītos. Tas būtu skaidrs. Tas laikam bija mans ceļš un kaut kādā ziņā es vienmēr esmu gājis tādu skarbāku to ceļu un tādu maksimālu, jo laikam kaut kādā veidā tajā laikā tās lietas man darbojas un caur šo dzīves gadiem es esmu tomēr nonācis pie citām atziņām, kas man ir prasījis, šis laiks man ir prasījis to saprast un tā kā iepazīt un apgūt kaut kādas citas lietas arī un tā kā jā, tā es mēģinu atgriezties vēl tajā pagātnē. Jā. Tādā ziņā, ka meties ar galvu laikam. Tādā ziņā, jā, tu teici, ka mēģināji tās skarbāk to ceļu iet. Tādā ziņā, ka piesātinātāk uzreiz... Nē, es nevienu neklausīju. Jā, tādā ziņā. Jā, es tā kā neklausīju, un tad, kad es paklausīju, tad es kļūdījos un stūrgalvīgs un tāds. Un tas ceļš man ir vienkārši izmainījis 20 gadu tomēr. Vairāk vai mazāk, jā. Un tas, ko es gribu teikt, ka katram ir savs ceļš. Tā ideja jau ir atrast savu ceļu, nevis skatīties uz citu. Jā, man arī vien vairāk sanāk šajā vecumā saskarties to, ka cilvēki man to prasa un arī mani dēli, tā skaitā. Tad es viņiem saku, ka viņiem ir jāklausās. Es nevaru palīdzēt tev
Es tev varu iedrošināt, bet es nevaru tev palīdzēt pateikt, kas ir tavs ceļš, jo tev viņš ir jāsiet. Man liekas, tas ir šīs dzīves kaut kādā ziņā atslēga. Jā, tādā ziņā man arī šķiet pēdējā laikā es ļoti daudz par to domāju. Ja tīpaši tagad ir ļoti izteikti tas, ka mēs salīdzinām sevi itin ar visiem, ja tīpaši Instagramā, visi tik smuki, tik tievi, tik forši, talantīgi, visi pelna miljonus. Un tad mēs atopamies tajā brīdī, ka mēs domājam, bāc, bet visiem iet labāk. Nu, visiem. Un es vienīgais esmu tāds lūzeris. Un tad, šajā laikā tā salīdzināšana ir bišķiņ citādāka, bet tā doma paliek viena tādā ziņā, ka nevajag īsti savu ceļu, savu pieredzi un savus mērķus salīdzināt ar kādu citu mērķiem vai pieredzi. Bet tas ir izaicinoši. Diezgan, Tu vari salīdzināt sevi tikai ar sevi, kāds tu biji vakar vai nedēļa apakaļ. Bet tas arī ir lieta, līdz kurai jātiek. Jā, es arī ar to, man ir bijuši arī tādas lietas, jā, tā kā gribas sev salīdzināt ar citiem, bet tas nestrādā, jā, bet, tas ir pārliecinoši, ka tu to saproti. Jā. Nu, es sev atradu to zelta vidusceļu, tā sakot, tieši tādā veidā, ka tātad nevis tikai caur to salīdzināšanu, ka ir tur kāds veiksmīgāks, foršāks, bagātāks, smukāks, vēl kaut kas, bet tādā ziņā, ka, šim cilvēkam, piemēram, man patīk, viņš dara kaut kādu lietu, es nezinu, vai piemēram, viņš dalās ar kaut kādu saturu, kas man patīk, kas mani uzrunā. Tad es vienkārši no šīs informācijas paņemu kaut ko sev noderīgu, es paņemu to līdzi, eju tālāk. Nevis tādā ziņā, ka man tagad ir jābūt tādai pašai kā viņš, viņa, vienalga, bet tādā ziņā, jā, ka es vienkārši cenšos paņemt pa kripatiņai vienkārši no visa, ko pasaulē redzu, ko izjūtu, ko pieredzu, paņemt savu līdzi un veidot sevi arī pamazām no tā visa. Nu, tā kā izlaist to pieredzi, ko es saņemu no apkārtnes caur sevi un atkal integrēt viņu sevi kaut kādā veidā, kā es to esmu iedomājusies, tā sakot. Jā, bet... Es līdzīgi apgūstu lietas, skatoties no citiem cilvēkiem, ceļš tādā ierakstu tajā pasaulē, jā, un bieži vien vislielākās atziņas es paņemu no varbūt kādiem cilvēkiem tādiem, kas mani neaizrauja viņu darbi, bet viņu atziņas kaut kādas vai kaut kas tāds man ir bieži vien bijuši ļoti man ļoti noderīgs. Un tas ir bijis tā kā, wow, kā tā. Tā. Jā. Tu arī biji minējis tātad, jā, ka tev ir arī bērni un ka viņi arī nodarbojas ar mūziku, tad jā, ir interesanti. Esmu vienkārši pazīstu vairākus cilvēkus, kas ir uzauguši mūziķu ģimenēs, un tad tas nevienmēr, bet bieži vien tas vienkārši arī būtībā bērnam, es nezinu, iedēst šo sēkliņu iekšā, ka, hei, jā, tā kā viņš arī sāk nodarboties ar mūziku. Saki, kā bija ar taviem bērniem? Vai viņi paši izdomāja, vai vienkārši tā kā tu viņus kaut kā mudināji uz to? Sākumā nē, es domāju, vecvecāki kaut kādā ziņā. Un kaut kā, jo manas bijušās sievas tēvs bija ļoti liels mūzikas kolekcionārs, un man liekas, tas sākumā ietekmēja daudz vairāk nekā mana nodarbošanās. Un tāda mūzika, bērniem mūzikas atskaņošana un kaut kas tāds, tas bija vairāk. Pēc tam jau, man liekas, tagad ir vairāk viņi ietekmēs no manis nekā mazotnē, jā. Kaut kā tā, man liekas. Jā, es arī, piemēram, ja mēs runājam par populāriem mūzikiem, tad, es nezinu, man tāds ļoti mīļš piemērs ir tāda grupa Depeche Mode, un tad solistam Deivam, viņam ir meita Stella, kas arī savā brīdī sāk nodarboties ar mūziku, un tad
būtībā tik populārai grupai, viņas tētis ir solis šajā grupā, come on, es tev varu iedot tā kā kontaktus kaut kāds, tev varu palīdzēt, vēl kaut ko, un tad viņai bija tāds, nē, man ir savs redzējums, man ir savs talants, man ir vispār tā sava vīzija, ko es gribu, tā sakot, rast šajā pasaulē, tad lūdzu, tā kā es pati tikšu galā. Paldies! Jā, es tev pajautāšu par tehniskajām varbūt kaut kādām lietām, kur es nejūtos droši vai kas, bet tā, paldies, es pati. Un tas arī ir tā interesanti, ka it kā mums šķiet, ka uzreiz bērniem būtu vieglāk, kaut ko sasniegt, ja, piemēram, viņu vecāki ar to nodarbojas vai kā, bet nevienmēr tā ir. Jā. Jo man bērni arī tomēr, viņiem ir atšķirīgāks gaume un tā mūzikas uztver nekā man. Un tas man ir ļoti diezgan tādā ziņā izaicinājums pieņemt viņu izvēles. Tas ir ļoti pamācoši dzīvē. Tas sākas interešu konflikta laikam. Nē, es tiešām mēģinu patiešām pieņemt un es patiešām, bet es šķiet, ka es spēju pieņemt viņu izvēles, un mēs arī tomēr studijā darbojamies kopā, vai es palīdzu viņam ierakstīt albumu, un visā beidzamā laikā es saskāros ļoti daudz ar darbu bērniem studijā, kas ir bijis ļoti izaicinošs un super pamācošs daudzās tā kā jomās, kas man ir pārsteidzis, un līdz daudz ko pārskatīt studijā, un tieši darbs ar tādiem pusauģiem, un kas bija tā, ok. Bet tu domā, ka tā pieredze ir bijusi ar pusauģiem tieši ar taviem bērniem vai kopumā ar citām grupām? Ar citiem pusauģiem. Un laikam visvairāk man pārsteidz viņu kreativitāti, un tad es sajūtu to, cik viņa radošums, jā, kā pieaugušies viņu vismā neapzināti mēģina slāpēt. Un tas man bija tāds, oh my God, tā nevajag darīt. Jā, tāds tā kā ļoti daudz var ko mācīties. Kaut vai tāds piemērs, tad, kad tu ieraksti pieaugušu cilvēku, viņš grib, lai tu viņu noslēp bieži vien. Uzliec tur efektus, tā, lai ir smuki. Bet tagad es to izdarīju vienā tīņu ierakstā, viņi teica, ko tu tur uzliki, tas neesmu es. Un tas bija tāds, ok. Jā, tā kā tas bija pārsteidzoši, jā, tik tieši beidzamies gados man nācies saskarties, bija daudz ar bērni, ar tādiem tīņu, pusauģiem, jā, un cik viņi ir radoši un kā viņi vienkārši, cik brīvi viņi redz šīs lietas, un tas bija tāds ļoti pārdomas man ir bijuši daudz tajā sakarā, jā, par to, kā vajag darboties un kā tas strādā un kāds ir šis radošums. Es esmu priecīgs, ka man bija tāda iespēja kur šis radošums ir vienkārši neapstādināms. Viņš ir, kur nav tā kā, ko mēs te varētu vēl izdomāt. Tur tikai sprākst ārā. Jā. Bet man šķiet, tas ir tā tiešām apbrīnojami no tavas puses, ka tu uz to skaties kā uz iespēju tieši mācīties un pilnveidoties no šīs paudzes, veidot tādu kā miedarbību. Jā, tu teici, ka bija nepatīkami tādi pārsteigumi par sevi, kādas tādas domas iepalt un tādā ziņā, bet vienalga beigās tu iemācījies kaut ko no tā. Jo bieži vien man šķiet, ka starp paudzēm rodas šie te konflikti, jo vienkārši ir tāds kā stereotips, es teiktu, ka apmēram, ka vecākam cilvēkam nav ko mācīties no, piemēram, cilvēka, kas ir jaunāks par 15-10 gadiem. Viņi visi ir stulbi, viņiem, visa dzīve vēl priekšā, viņi neko nesaprot. Bet tādā ziņā, mēs no visiem varam kaut ko mācīties. Šī miedarbība, jā. Un es esmu pateicīgs tam, ka man ir šāda iespēja bijis šo vispār tā kā piefiksēt un saprast un pareflektēt pašam ar sevi par to. Jā. Jā, un es vairāk arī gribēju pieskarties varbūt tam,
kā tu vispār, vai tu redzi kādu saistību starp mūziku un, nu tā sakot, mentālo varbūt to pusi, to labsajūtu, vai tavuprāt, mūzika kā māksla un šis te, nu, es teiktu tāds vairāk dvēseliskais, mentālais aspekts, vai tas savā ziņā iet roku rokā, vai tas ietekmē viens otru un vai tas spēj kaut kādā ziņā palīdzēt viens otru? Es domāju, ka neapšaubāmi tas ir ļoti saistīts. Šķiet, ka darbošanās studijā man ir kaut kādā ziņā aizvedusi, tagad man ir parādījies interese par tādu sound healing, par vibrācijām, kā viņas ietekmē. Es pats šo to papraktizēju, un tie rezultāti ir pārsteidzoši. Un es domāju, tas ir viss ciešākā mērā saistīts, un tas viens otru ietekmē. Ļoti daudz. Mūzika kaut kādā ziņā, tādā populārā mūzikā var ļoti labi redzēt, kas atspoguļojas dziesmās, kas nāk no cilvēkiem ārā. Tas atspoguļo kaut kādā ziņā dvēseles stāvokli. Un jā, tas ir man jaunā aizraušanās. Topiks, par ko es interesējos, jā. Jā. Bet kā tu domā, vai tas tieši, es domāju, varbūt ne kādas speciālas tehnikas, tu varēsi, jā, īstenībā vēlāk mūsu skatītājiem arī vairāk paskaidrot par sound healing, bet ja mēs runājam par tātad vienkārši mūzikas klausīšanos un radīšanu, vai tas var būt arī tāds pašrefleksijas rīks? Es domāju, ka noteikti, un arī kādā ziņā vienojošs, jo mūzikas uzdevums jau tomēr ir vienot un iepriecināt. Jo visur vienmēr ir kaut kāds vieta, kur tu aizēji, šeit ir tik forši, bet tā mūzika. Vai arī šeit ir tik forši, jo te ir tā mūzika. Jā, jo tas arī bija tas, kas mani aizrāva mūzikā, absolūti šis emocionālais, tā kā viņi iedarbojas uz mani emocionāli. Es domāju, ar mūziku var daudz ko. Var uzlikt, kā viņi dara veikalos, kad daudz cilvēku uzliek ātri mūziku, lai viss kustās ātri. Kad maz cilvēku tad uzliek. Psiholoģija. Jā, un jā, tas ir, es domāju, ka tagad savā tādā pusmūžā, es domāju, ka es esmu nonācis pie tādām jau citām atziņām caur šo mūziku un to visu, tā kā, es domāju, kādā ziņā tas ir bijis interesants ceļš, kur viņš man ir atvedis. Un tā kā es esmu kādā ziņā, es esmu diezgan pārsteigts par to, kur es tomēr nokļuvu. Jā. Un es atļaušos teikt, ka tavas ausis noteikti ir dzirdējušas daudz un dažādas skaņas pa visiem šiem 20 gadiem. Varētu, kā bija man tas viens teiciens, ja studijas sienas spētu runāt, tad būtu ko klausīties. Jā, es tieši biju to lasījusi vienā tavā intervijā. Jā, ka, tā kā arī pavidēja šī doma, ka varētu uzrakstīt grāmatu arī par šo visu, kas ir noticis par šiem gadiem. Varbūt ar laiku kaut ko es tādu izdomāšu. Jā. Man šķiet tā būtu tiešām leģendāra grāmata. Jā. Ok. Jā, bet ja mēs atgriežamies tieši pie tā mentālā, caur mūziku, tad man tieši arī ir tādi tiešām tuvi draugi, kas, jau kā ģimene, kas arī, salīdzinoši nesen ir iesākuši tādas jau tiešām uz publiku šīs mūzikas gaitas un ir izveidojuši savu grupu, tātad arī top pieraksti un top albums. Un tad es atceros, ka mēs daudz runājām ar draudzeni, tad vispār kopumā par to, ko viņi rada, tā sakot. Un tad dažreiz, protams, tie pirmie koncerti vienmēr ir tāds liels hypes un Dievs, mēs te krūci, mēs te uzstājamies un tā un cilvēks un forši. Protams, kas ir ļoti, ļoti apsveicami, bet kaut kādā brīdī, kad tie koncerts pēc koncerta notiek, jau ir tāds panīkums bišķiņ.
Un tad mēs arī runājām par viņu, un es viņai pateicu tādu vienu lietu, ka tas, protams, katram ir individuāli, bet es uz mūziku skatos caur tādu prismu, ka man šķiet, ka ja tava dziesma, ja tas, ko tu radi, ir palīdzējis vismaz vienam cilvēkam justies labāk, justies brīvāk, sajust ķermeni, sajust savu prātu, apzināties kādas domas, tas ir ļoti forši. Tas, ko tu dari, ir ļoti forši. Ja tu esi palīdzējis vismaz vienam, tādā ziņā. Bet tā es noteikti domāju, jā, ka katram ir ļoti, ļoti individuāli. Kādam patīk paklausīties skumju repu, kādam patīk paklausīties kādu hardcore roku. Tas katram, jā. Katrs atrod savu to, teiksim, tā vietu mūzikā, kā klausīties vai kā radītājs atkal. Jā. Interesanti. Man šķiet, izpildot mūziku svarīgi ir, vai radot un izpildot, svarīgi ir, ka tu tici tam, ko tu spēlē un Jā. ko tu dziedi. Man liekas, ka šis ir, es to arī studijās pamanīju kā tādu, man tas ir ļoti svarīgs faktors, jo man liekas, grūti ir, ja tu netici tam un kaut kā, tad to iznest ir, man liekas, ļoti neiespējami vai grūti. Jā. Tas ir kaut kas īsti man šķiet, ja tas nāk kaut kādā tādā uzspiestā veidā, tad tas jau skan vienkārši nedabīgi, pilnīgi. Jā, tas ir, kas vēl beidz man liekas, ko es studijā, tā kā nāk tās atziņas, arī šis izpildījums, ja viņš ir nāk no tāda, ja tu neesi atbrīvojies un ja tu esi saspringts, tad šis saspringums, viņš kaut kā paliek šajā mūzikā un es pamanīju kaut kā varbūt to, ka cik svarīgi ir radīt šo nepiespiesto varbūt gaisotni vai tādu, lai cilvēks spētu atbrīvoties un nebūtu šī stresa mūzikā, man liekas. Okay, tas ir tāds diezgan dziļi, bet kaut kā es to beidz man liekas vairāk tam pievēršu uzmanību, varbūt. Jā. Un pastāsti par savu pieredzi tieši sakarā ar sound healing. Kā vispār, kā iesāki par to interesēties, kas tas ir tāds? Neko daudz es nevaru pastāstīt, es tikai pašā ceļa sākumā, bet prakses, kuras es esmu mēģinājis, ir bijušas vienkārši ļoti, ļoti iedarbīgas. Jā, es esmu tiešām pašā ceļa sākumā un es mēģinu par to. Man tas aizrauja, es jūtu, ka man ir tāds jauns aizraušanās etaps iesācies par to interesēties. Jā, jo man kaut kā dzīve noveda arī tāds, gribētu teikt, tāda darbs studijā man bija novedis līdz tādai izdegšanai un arī līdz tādam diezgan low punktam manā dzīvē, tādam zemam un man bija kaut kas jādara ar sevi, un tad tas ceļš mani ir izvedis daudz dažādiem, arī tādiem ceļojumiem cauri iekšējiem, un jā, un tas man ir aizvedis tādu, es iemācījos meditēt. Oh, wow. Daudz ko no tādām lietām, kas man palīdzēja atbrīvoties no stresa uzkrātā un šādas vibrāciju terapijas, piemēram, ir ļoti, vai somatiskas prakses, viņas ir palīdzējuši tā kā atkopties pēc tāda bišķiņa rock'n'roll dzīvesveida, teiksim tā. Jā. Bet varbūt varētu arī pastāstīt vairāk par to pusi, kā vispār skaņa var ietekmēt tiešām cilvēku, ne tikai prātu tieši, vai man patīk, vai man nepatīk šī skaņa, bet vairāk tādā ķermeņa līmenī, šūnu līmenī. Ir, zinām, augstums skaņas, viņas ievibrē šūnas, un tad mainās šī spriedzi var noņemt ar to trauksmi Bet, kā es saku, es neesmu baigais eksperts tajā. Es par to ļoti, man ir ļoti interesi tagad par to. Es mēģinu lasīt un interesēties un praktizēt galvenokārt kaut kādas šīs prakses.
Jā. Bet kaut kur es izlasīju tādu arī kaut kādu citātu, neatceros kur, kad nākotnes terapija tomēr būs šī vibrācija, jo viss ir vibrācija, Jā. viss. Mēs vienkārši par to varbūt tā neaizdomājamies, kāpēc es tev pajautāju par to, kāds ietekmē ķermeņa līmenī, jo daudziem man šķiet, ka izcirtot to, ka caur skaņām var ietekmē daudz ko, kas, tādus iekšējos procesus var ietekmēt, ja? Ka daudziem tā liekas kaut kāda maģija. Ko tu tagad tur runā? Tā ir vienkārši parasta zinātne. Vai ne? Jā. Jā. Tā ir zinātne. Mēs piešķiram varbūt pārāk daudz maģisku nozīmi lietām, kas tiešām nav maģisks un neskatāmies uz lietām, kas tiešām darbojas un tāpēc es vienmēr interesējoties, es esmu tas cilvēks, kurš vienmēr uzreiz arī pārbauda. Es vienmēr testēju šīs lietas praksē, kā tas darbojas, kas tas ir, ko es jūtu kaut ko, vai ne? Kas ir, kas notiek. Jo es bieži vien varbūt jaunībā vairāk uzreiz praktizēju, nelasot teoriju, varbūt par daudz. Kas ir, tā man patīk darīt, jā. Nelasīt instrukciju pa priekšu, skatīties, kā tas darbojas, un tad, kad es patiešām nesaprotu, jā, un pēc tam skatīties to instrukciju. Jā, interesanti pieeja. Jā, bet arī par meditāciju esmu bieži dzirdējusi. Tagad tas ir tā diezgan populāri, ļoti daudz stāsta par meditāciju, ļoti daudz arī ir iespējas tātad iepazīties vispār dažādām tehnikām, un tā no vienas puses ir, tiešām prieks, ka tas ir tāds tagad plašs, pieejams rīks, ar ko cilvēki vispār var darboties, ar ko cilvēki paši sev var palīdzēt vispār. Bet tāpat par meditāciju, it īpaši vēl dažus gadus atpakaļ, es ļoti bieži dzirdēju, ka tur jau tie mūki, tur kaut ko, tikai tie tur, ko tu sēdi tagad dīvainā pozā. Tādā ziņā arī noteikti tev ir bijis ceļš ar šo, kā tu vispār iesāki tieši ar meditāciju. Kā es iesāku? Man tur gāja visādi. Visādi, un kaut kā es līdz tam tiešām nonācu. Un sākumā, protams, ka man gāja grūtāk tāpat kā jebkuram cilvēkam, kurš mēģina to darīt, kurš ir audzis 90. un tagad pēkšņi mēģina iemācīties meditēt. Bet kaut kā es ātri iebraucu tajā. Tomēr es gribu teikt, man diezgan ātri izdevās sasniegt kaut kādu zinām rezultātu. Un tas palīdzēja kaut kā ļoti... Bija tādas interesantas pieredzes. Es neko par to nezināju. Es to darīju diezgan savu galvu un kaut ko apskatījos internetā bišķiņu. Un es izmantoju skaņu, binaural beats, un rezultāti nebija jāgaida ilgi. Un viņi man atklāja tādas pārsteidzošas šīs meditācijas rezultātās, diezgan nonāca pie pārsteidzošiem rezultātiem kaut kādā ziņā, ļoti īsā laikā. Un tad jau es sāku vairāk interesēties par to, kā ar to, kas tas īsti ir un ko ar to iesākt. Vai ne? Bet tas man palīdzēja ļoti norimt kādā ziņā un atgūt balansu sevi un lai es varētu atkal tā kā skatīties uz lietām atkal no tādas jaunas perspektīvas, jā. Bet tie eksperimenti bija interesanti. Jā. Tas ir tāds, es teiktu, pieejamākais veids, lai vispār mēs varētu sevi iepazīt. Jā. Apklust. Jā, apklust, un tad arī ieraudzīt beidzot, kas tu vispār esi. Jā. Ieraudzīt sevi pliku, tā sakot, jā. Un
Ir bail. Nu, man personīgi esmu gājusi cauri tam, ka man ir bijis tiešām bail, jo no sākuma es neapzinājos, cik ļoti, piemēram, meditācija kā tāda, cik dziļi viņa tevi var aizvest un cik daudz tu vari apzināties, vienkārši ieraudzīt to savu īsto būtību un saprast, kāpēc šis notiek, kāpēc tā notiek, kāpēc tā jūtos. Un, vienā brīdī es sapratu, ka man ir ļoti bail. Jā, es arī saskāros ar ļoti lielām bailēm. Un kas nu kuram tur ir izaicinājums? Jā, es domāju, katram tur ir savs izaicinājums. Jā, bet bailes tur diezgan plašs spektrs ar lietām, jā. Ar nepacietību. Jā. Jo arī ikdienā tomēr ir īpaši tagad, kad tas ļoti banāli skanēs, bet mēs dzīvojam tādā ļoti ātrā laikā, jā, un tad mums viss apkārt vienmēr mainās. Sekunde būtībā nav mierā. Un tad meditācija ir kā viens no rīkiem, kad tu vari sajust to kultūru šoku, tā kā satiekot vispār sevi, esot klusumā ar savām domām un paskatīties uz viņām. Kas tad pa īstam tevi vispār norisinās? Jā. Tas ir tāds ļoti interesants, veids. Bet tas man ļoti palīdzēja augt kā skaņu inženierim, es gribētu teikt. Jā. Kā tas tieši sasaistījās? Tādā ziņā, kad es kaut kā varēju sākt objektīvāk skatīties uz to, ko es daru. Bez ilūzijām. Kaut kā tas bija ļoti... Kādā ziņā es biju pārsteigts, ko tas atklāja. Un kaut kādā ziņā tas manu izaugsmi ļoti pārvirzīja no tādas, es nezinu, tādas tā kā... kaut kam uzduries kaut kur, bet tādā strukturētā, tā kā sakārtoja. Tas bija tā kā bija tā kā nekārtīga istaba, pieņemsim, kur viss ir bardakā un meditācija kaut kā, vai darbs ar sevi, iekšējo pasauli, viņš savilka, visu sakārtoja, vairāk vai mazāk. Kas uzreiz pavēra pilnīgi citu skatu uz to, kā es strādāju, kāda ir mani paradumi, bija daudz ko pamainīja un tas bija interesanti. Kaut kādā ziņā es biju pārsteigts par to. Jā, tā kā, un es domāju, par šo mēs esam pieskārušies šai tēmai, kad šis darbs ar sevi, viņš palīdz būt tā kā sakārtot un saprast, ko tu īsti gribi, un ja tu jau esi kaut kādā ceļā, tad šo ceļu palīdz izgaismot višķiņ citādā gaismā. Šis darbs nav tikai, man ir stress vai kaut kas tāds, ka tas ir tomēr tam piemīt lielāks dziļums un tādas tā kā var pavērt iespējas, kuras tu staigā garām gadiem un neredzi un pēkšņi. Jā, tā ir tāda, teiksim, bezmaksas iespēja. Vienkārši, sastapt sevī kaut kādas vēl neredzētas lietas, neiepazītas lietas, un kā jau tu teici, arī sakārtot plauktiņiem visu. Kad top skaidrāka vispār tā bilde kopumā par to, ko tu vēlies, kas tu esi, kas tev der, kas tev neder, ko tu gribi paturēt, ko tu gribi palaist. Uzreiz sakārtotāks viss šķiet apkārt. Jā, un jo sakārtotāks, jo ir mazāk stresa. Tieši tā. Tur es piekrītu. Un es tev arī mēs tā aizpildējām dziļi par meditāciju. Ļoti labi. Bet, es tev arī gribēju jautāt, tad, tu minēji, ka tas trakais 90. rock'n'roll lifestyle, un tad, tu tā kā sāki meklēt tādu veidu, kā, es neteiktu nomierināties, tas ir slikts vārds, šajā kontekstā, bet vairāk tā pietuvināties sev. Un, ja mēs ņemam šos te visus periodus, es ticu, ka tas ir bijis tāds krāšņs, dažāds periods, tad kā tu esi vienmēr atradis šo te, es teiktu, balansu tādu, it īpaši tagad starp ģimeni, kas, es domāju, tavu ģimeni un starp šo te nodarbi, starp mūziku? Agrāk tur nebija balansa. Kā tāda, es gribu teikt, jā.
Un tagad es mēģinu, jo es izprotu, cik balans ir man tomēr nozīmīgs šajā laika periodā un šajā brīdī, kur es esmu dzīvē. Bet agrāk viņa nebija, un man dzīve bija normāls haoss. Kas arī, man liekas, man sagādāja lielāko tādu, var teikt, mācību dzīvē. Jā, man izjuka ģimene, un kas bija diezgan, tas bija tāds, kā man parasti dzīvē viss notiek vienā brīdī, gan pusmūža krīze, gan ģimenes izjukšana bija tāds viens brīdis manā dzīvē, kas man lika pārskatīt ļoti daudzas lietas savā dzīvē. Sākumā jau piespiedu, pēc tam es tomēr sāku to darīt labprātīgi. Kas bija tāds ļoti liels izaicinājums manā dzīvē. Un kā virzīties uz priekšu un ko darīt tālāk. Un kā būt ar kaut kā būt ar, jo kādā ziņā tas ir tas, ko es gribētu teikt jauniem cilvēkiem, ka tomēr uzmanīties ar to vēlmi sasniegt kaut kādas lietas, un kad ir arī tam ir otra puse, un ka šis balans tomēr atcerēties, jo man neviens par tādu lietu nemācīja, ka vajag balansu. Mums audzināja, ka tu vajag visu. Jā, tā kā bet, ir pagājuši jau kaut kādi gadi, un tas ir interesantu pavērsienu manā dzīvē katrā ziņā, un man ir interesanti, kur es nonācis tagad. Jā, tas ir tāds tā kā, nekad to neiedomātos. Jā, ja man kāds teiktu tos gadus apakaļ, ka es būšu iemācījies meditēt un vēl kaut ko, es domāju, ka tas būtu, ko? Ne jau es. Jā. Tad būtībā, lai atrastu šo te balansu pašlaik, vai lai tiektos uz balansu, tad tev vajadzēja tādu pamatīgu spērienu. Jā, nenoliekšu, jā. Un ar savu kaut kādu piemēru, es tagad cilvēkiem saku, neskatieties uz to, ko es darīju, varbūt, vai kā es to darīju, bet drīzāk es gribu iedvesmot tamī, kad var daudz ko izdarīt, ka šīs pārmaiņas ir iespējamas, un kad vienmēr kaut kādas tādas trakas šķietami beigas, vienmēr ir sākums kaut kam atkal jaunam. Un es zinu, cik grūti ir uz to skatīties. Viss ir slikti, vai ne? Bet dzīve rāda, ka tomēr ir šīs iespējas ir katru brīdi. Tikai kā tu viņas redzi un kā tu attiecies pret tām. Jā. Jo arī tajos brīžos, kad mēs atrodamies tādā tiešām tumšā punktā, kad mums šķiet, ka viss, te jau labāk nepaliks. Tad tur ir arī svarīgi. Es saprotu, ka tas ir ļoti grūti jebkuram cilvēkam, bet arī tajos brīžos tomēr saprast, ka hei, bet šis notiek ar kādu noteiktu iemeslu. Es tikšu no tā ārā, viss būs labi. Un vienkārši saredzēt tajā arī kaut ko noderīgu. Kas tā kā saprast to globālo iemeslu, tad kāpēc šis notiek un kā tas veidos manu kaut kādu izaugsmi, kā tas veidos mani nākotnē. Tādā ziņā nevis vienkārši skatīties, jā, viss ir slikti, labi, paliek, un tā kā sēžam un skatāmies, cik viss ir slikti. Jā, tajā lejas posmā ir tāda iespēja iestrēgt. Jā, bet es nezinu kā, ja man tagad būtu jāapsaka, kā es tur... Tajā brīdī man nebija
tā kā nekāda atbalsta, tādā ziņā es gribu teikt. Un es biju, bet, laikam, tas bija mans ceļš, kā es apgūstu kaut kādas lietas un mācības kaut kādā ziņā. Jā. Man nebija nekāda zināšana par, kas ar mani notiek kaut kādā ziņā. Tā es tur izkūlos kaut kādā ziņā. Tā kā, bet man liekas, ko es ar to gribu pateikt, kad nevajag baidīties no izaicinājumiem. Cik es sapratu, ka šī izaicinājuma mani tur pie tādas kā to pateikt, viņi man padara dzīvu. Pietur pie intereses arī. Jā. Jā, kā jau arī tu iepriekš minēji, neviens neteica, ka balans ir jāatrod. Vispār, kas tas ir tāds? Tu saproti, ka balansam ir jāpastāv tad, kad tu saproti, ka viņa vispār nav. Jā, laikam tā ir, jā. Jā, un tādā ziņā tad, kā jau mēs runājam, tad, ka tas viss notiek ar kaut kādu iemeslu un nav jābaidās no tām grūtībām. Viņas jebkurā gadījumā būs. Bet beigās tad, jā, varbūt tādā, ja mēs skatāmies īslaicīgā perspektīvā, tad mums šķiet, ka tas man dara tikai sliktāk, nekas jau nenotiek, nekas neuzlabojas, ak Dievs. Un tad mēs pārdzīvojam par to, bet atkal, ja tu atceries sevi pirms 10 gadiem, vai tad es meditētu? Tak nē. Un dažādas tādas lietas, tu nemaz nevarēji iedomāties, ka pēc 10 gadiem tu būsi šāds cilvēks, kāds tu esi šobrīd. Jā, es nekad nevarēju iedomāties to patiešām. Jā, un tādā ziņā ir ļoti skaisti vērot, ka gan garākos, gan īsākos posmos, kā vienkārši mēs nemitīgi maināmies, mēs nemitīgi transformējamies un pārtopam par kaut ko pavisam citu. Un tas man šķiet, jā, tas, ko es pirmie teicu, ka tas pietur tevi pie intereses, kas tad mani gaida tālāk? Kas es būšu tur un tajā brīdī, un jā, kas man interesēs, kuras vispār attapšos, kāda vide man būs apkārt, kas būs tas, kas mani, varbūt vairāk tā aicinās vispār, ar ko tieši nodarboties. Tas viss tiešām ir ļoti, ļoti intrigējoši, un man šķiet, ka tā ir tā viena no skaistākajām lietām vispār par dzīvi kopumā. Jā. Jā, un jā, bet varbūt tā neuztver to negatīvi, bet tad, jā, mēs arī pieskārāmies nožēlām un varbūt netik priecīgiem dzīves brīžiem, bet saki, vai ir kaut kāda lieta, ko tu tomēr atgrieztos pie sevis, tu sevi iepļaukātu un teiktu, hei, šitā lūdzu nedari? Oi, tāda lieta būtu daudz noteikti. Jā. Jā, noteikti daudz. Bet tā pašā laikā es arī saprotu, ka viņas man ir veidojušas un protams, dzīvojot rock'n'roll stilu, es iedzīvojos visādās atkarībās, nenoliedzam alkohols un tā kā teicu sev droši vien, nevajag forsēt tik daudz ar to kaut kādā ziņā. Nezinu. Kaut kādā ziņā mēs jau, kad man atsūtīja šos jautājumus, es jau par to domāju un braucot šurp, es tieši par to domāju, un tagad es sēžu un tomēr man jāsaka, ka protams, visu kaut ko es būtu gribējis varbūt darīt savādāk, bet tad tā būtu cita dzīve. Tad tā būtu cita pieredze. Tad tā būtu cita, tas būtu kaut kas cits un laikam sēžot tagad šeit un runājot pie tā mikrofona, es nevaru tā jā, jo tas ir man izveidojis un atvedis līdz šim brīdim un es nevaru, ja es man būtu kaut kas jādara savādāk, ja es būtu tagad ar šo prātu vai savām pieredzi tajā, tad tas neskaitītos. Un tā kā jā, šī tāda es nevaru to es
priecīgs, ka man ir izdevies tik tālu caur tomēr tādu piesātinātu. Maigi sakot. Jā, un tas ir bijis mans ceļš. Un tā kā, jā, tas ir ok. Tas, laikam, šis tāds arī brīdis kā praksa, vienkārši pieņemt to, ka tu uzstājos publiski un es saku, jā, nē, tomēr viss bija ok. Es esmu pateicīgs tam, ka man bija tādas iespējas dzīvē. Piedzīvot arī nemaz jau netik slikts tos brīžus. Un tomēr tik interesanti. Un tā kā arī daudz nostaigāt par tādu nažālsmēnu. Why not? Es to varēju. Kāpēc gan nē? Ja tas ar tevi notika, tad tev to vajadzēja. Jā, kāpēc gan nē? Tagad es mācos būt atbildīgs. Nekad nav par vēl mācīties. Jā. Jebkuru lietu. Jā. Bet tad es tev piekritīšu tādā ziņā, ka visu šīs te būtībā pieredzes, ko mēs nožēlojam vai nenožēlojam, viņas tomēr veido mūs kā tādus, kas mēs uz doto brīdi, uz šo sekundi sēžam tad divānos un runājam. Viss pretīgais, viss sāpīgais, viss briesmīgais, bet tikpat arī viss foršais, viss super laimīgais. Tas, kas ar mani ir noticis, tas arī ir izveidojis mani un tevi un visus. Jā, es nevaru noliegt kaut ko no tā, tas būtu muļķīgi. Jā, tādā ziņā it kā tu, jā, tas ir par to pieņemšanu, ka tu pieņem to arī to neglīto, to varbūt daļu sevis, no kuras, kādreiz vai tagad, piemēram, ir kauns. Un tad tu vienkārši to visu saliec vienā čupiņā, ka jā, tas ir tas komplekts, ko es nežēlīgi mīlu ar visām tām smukajām un nesmukajām daļām. Jā. Jā, un tā jau pamazām tuvojoties beigām, tā kā būtībā šīs sērijas, jā, ir domāts jebkuram cilvēkam, jebkurš var skatīties, jebkurš var smelties, jo te ir ko smelties, bet ja mēs tā konkrēti runājam par jauniešiem, tad kas būtu tas, ko tu gribētu pateikt jaunietim, kas jā, ir tātad, kā kādreiz tu iededzies par kaut kādu lietiņu, par kaut kādu nodarbi, un tagad viņš tuko, kā lai tiek līdz tam. Ko tu viņam pateikt? Sekot tai ziņā sekot tai lietai, bet skatīties arī visādas citas lietas, kas ietekmē jo, lai kaut ko, kā es runāju, lai kaut ko sasniegt, tu var to iet ar kaut kādu hardware, piemēram, tur, vai to sasniegt gudrāk. Un es gribētu jauniešu motivēt tomēr iepazīt sevi, jo tas palīdzēs sekot šim ceļam un nebaidīties just, ko tu jūti. Un tas palīdzēs turēties pie tā patiešām, kas tevi interesē. Un nevērtēt sevi pēc citiem. Jā. Skatīties tikai, atskaities tikai tu sev, kāds tu biji vakar. Jo kāds cits savā ceļā ir tālāk nekā tu. Tu nevari sev salīdzināt ar to. Un tā kā vērtēt sevi, skatīties, kāds es biju pirms gada un kāds es esmu tagad. Un tagad ir baigi daudz iespējas YouTube pastīties. Finanšu pratību, visu kaut ko, kas man nebija tajā laikā, kas man sagādāja milzu čakaru. Un apgūt tādas praktiskas lietas, kas palīdz dzīvē justies droši, līdz ar to ir lielāks resurss darīt to, kas patīk. Skatīties daudzpusīgi tomēr, jo mūsu dzīve ļoti steidzīga tagad un tāda, un
būt daudzpusīgam, interesēties, pilnveidot sevi, jo sevis pilnveidošana, ieguldīšana sevī, viņa atmaksāsies jebkurā gadījumā. Un nebaidīties paust savu taisnību vai savu pārliecību. Kaut gan var šķist, ka tā ir pretrunā ar visu pārējo pasauli, bet ja tu to jūti, ja tu esi godīgs pret sevi un tu jūti, ka tā ir lieta, why not? Jā. Skaista doma, tiešām skaists novēlējums. Paldies tev par to. Bet, jā, man palika vēl tādi pēdējais, teikšu, blitz jautājumi. Ok. Super banāls jautājums. Es pieļauju, ka tev viņš ir apnicis. Varbūt nē, bet kāpēc Lomiks? Tiešām šo jautājumu nav atbildi. Tas ir no... Es tiešām neatceros. Tas bija no laikiem, kad es braucu ar BMX. Un tas radās tur. Un es neatceros, kādā sakarā, kāpēc. Beidzamā laikā es kaut kā strādājot ar sevi sāku jūt, ka tā daļa manis paliek. Man vairāk patīk, ka man sāk uzrunāt manā vārdā īstajā. Tad tev vairāk patīk Girts, nevis Lomiks, ja? Jā, man liekas, ka tas laiks ir tā kā izdzīvots. Stage name. Jā. Jā, arī cik esmu par tevi dzirdējusi, piemēram, no citiem mūzikiem, kas ir arī ierakstījušies pie tevis, tad, es atceros, ka pirmo reizi man pateica Lomiks, un es tādu, bet kas ir Lomiks? Es vēl toreiz vispār neko nezināju. Tu man sāku stāstīt, klaunu, kā tu vari nezināt Lomiku? Un es biju iedomājusies, ja Lomiks, es nezinu, kāpēc man tas saistījās ar kaut kā tādu smagu dzelzs gabalu, un man šķita, ka, gan jau, ka tur ir tāds baigi nopietnais džeks, tāpēc viņam arī ir tāda iesauka. Jā, un nemaz. Jā, tas ir tā kā miglātīts, kā tas notikās. Jā. Un par studijas nosaukumu Hadilla Records, jā? Jā. Kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, ka mums bija grupa Hope Dies Last, un tas ir saīsinājums no tā. Tad sanāk pa 2 burtiņiem no katra vārda. Jā. Bet tā ļoti simboliski, īstenībā. Ka tas sāk... Jā, es tagad par to arī aizdomājies, jā, tā kā, jā. Skaisti. Jā, un tāds arī interesants man jautājums. Man pašai vienkārši ir tiešām tā ļoti, ļoti interesanti to uzzināt, ņemot vērā, ka, es ļaušos teikt, varbūt cilvēkam, kas ar to nenodarbojas ikdienā, vēmiens nāktu no tik liela apjoma ar mūziku. Kādu mūziku tu pats klausies vispār? Kas tevi uzrunā? Man ir tādi posmiem. Man iet pa posmiem un ļoti dažādu, es tomēr teiktu. Varbūt cilvēki domā, ka nē, bet es klausos ļoti dažādu un man ir tā, ka es ik pa brīdim uz kaut ko uzsēžos, un tad es viņu drēlēju, un tad man klapnieki, tad saka atrod kaut ko citu, kā uzsēsties. Tagad es esmu atgriezies pie smagās mūzikas. Pat cik man tagad dēli spēlē metālu, tad es esmu sācis klausīties, lai cik es neskanētu dīvaini, es atkal izgājis kaut kādu apli. Es to brīdi klausos kaut kādu smagu mūziku. Cik es klausos tā. Jo mājās, kad es esmu kopā ar sievu, un mums tomēr skan tāda arī dažāda mūzika. Klavieru mūzika. Es nesen atklāju, man arī bija tomēr klasisko mūziku priekš sevis. Un cik viņi ir tāda mierīga. Un jā, daudz un dažādu. Tiešām atkarībā no tā, kur es esmu un kas tas ir. Studijā es laikam klausos to, tāpēc, ka tas ir tā kā, jo es mēģinu būt arī klausīties jaunu mūziku, lai es zinātu, kādas ir tendences un uz ko tas viss iet. Un tad mājās savukārt tā kā, man cerēs patīk meditatīva mūzika, ceļš, kad es esmu mājās un meditatīva nomierinoša tāda. Folk mūzika, viss kaut kas, lai cik es neteiktu jocīgi ar folk mūziku, man tomēr ir kaut kādas lietas, kas, man patīk tāda bišķiņ freaky folk mūzika.
Jā, tad šeit es gribētu teikt, kas īstenībā varbūt, ko mēs neparunājam, jo es uzaugu klausoties underground mūziku, kas tajā laikā bija mums dzīvojot Valmierā ļoti liela ekstra. Es gandrīz vai neklausījos mainstream mūziku, un tas ir ļoti ietekmējis to, kā es skatos uz mūziku, es domāju, jo vienīgais mainstream, ko mēs klausījāmies, varbūt bija Nirvana un kaut kādas vēl dažas grupas, bet lielākoties nē. Lielākoties mums bija pieeja pie ļoti bagāta underground mūzikas klāsta, kas ir formējis man izpratni par to, kā es varbūt miksēju un kādu mūziku kas mani uzrunā un jā, tā kā tas ir tāds, par ko es esmu ļoti pateicīgs dzīvē, ka man bija tāda iespēja augt tādā ar tādu mūziku, kas ir ļoti, undergrounds, kas tajā laikā bija tiešām tā kā nezināmas grupas un ietekmēties no tā vairāk, veidot savu to muzikālo kaut kādu izpratni nekā no Metallikas vai vēl kaut kā. Tas pēdējais teiktais man uzreiz atcīt atmiņā grāmata, arī ir jau filma Jelgava 94, ka arī būtībā, bet tur vairāk es teiktu tomēr tādas mainstream grupas figurēja. Un es arī vienā tavā intervijā biju redzējusi, ka tu minēji, ka Jelgava 94 atpūšās salīdzinājumā ar to, kas notika Valmierā. Jā, protams, jā, ja viņi tur domāja par grupām, tad mums bija grupas. Mēs to... Mums tajā laikā bija labs atbalsts, jo... To es šajā intervijā varbūt grūti tā izstāstīt, jo tur Valmierā dzīvoja Māra ar Simonu, kas bija no Austrālijas, un viņiem bija šī bagātīgā mūzikas bagāža, un arī viņi mūs atbalstīja vienmēr ar telpām, vēl kādām lietām, informāciju par to, kas ir kāda ir punki, kas ir tie, un mums bija šī tāda ļoti pateicīga vide, kur darboties. Ieskats, kas pasaulē notiek. Jā. Jo tajos gados es pieļauju, ka diezgan grūti bija dabūt tieši kvalitatīvas un plaša spektra vispār ierakstus. Jā, tas mainstreams bija pieejams MTV. MTV bija tad jau MTV bija. Bet jā, mums bija pieeja pie šīm lietām, visādiem punku ierakstiem. Jā, jo tomēr MTV atkal, teiksim, ka tiek tendēts uz tādu tiešām underground. Vismaz tagad teikti, ne? Tagad vairs nav. Jā, jau daudz gadus man šķiet, ka galīgi ne par to. Jā, bet daudz kas pasaulē ir mainījies. Jā. Tas gan, jāsoļo līdz laikam, viss mainās. Bet, labi, paldies tev, Mīš, par šo sarunu. Man noteikti pašai ļoti daudz pārdomu, un tiešām forši, ka parunājāmies, un būs daudzas lietas, ko vēlēšos sagramot, un ļoti, ļoti ticu tam, ka arī mūsu skatītājiem šis būs ļoti noderīgi, un ka viņiem arī būs ko paņemt līdz ceļu somā, un tad doties drošāk dzīvēm. Paldies, kad uzklausījāt. Un no mūsu puses tad vēlējos tev iedot dāvaniņu. Okay. Tev, ka es izbrīnījis. Tātad dāvana ir no mūsu sponsoriem Gardu Muti. Super garšīgi bezalkoholiskie dzērieni. Lūdzu. Un paldies. Tāda ir vēl viens sponsors, Tējas plūkt. Mūsu pašmāju, rokām plūktās tējas. Šajā gadījumā tā būs liepziedu beramā tēja. Tā kā lūdzu izbaudi, tagad ļoti, ļoti aktuāli. Veselībai arī ļoti labs. Paldies. Jā, bet paldies tev un čau. Paldies. Visu labu.